Labdien, kūku mīļi! Ir jauna diena, jaunas receptes, un šodien mēs gatavosim kaut ko Latvijā zināmu, noteikti katrā mājā baudītu, bet šoreiz tā būs mana versija. Tā būs mājas cieleviņa no manas receptes. Nu ko, ķersimies klāt! Ilze jeb Kūciņa, kā viņu iesaukuši savējie, ir kūku meistare jau 15 gadus. Savas teorētiskās un praktiskās zināšanas likumu lietās transformējusi nodarbē, kur savu būtību izliek kūkās. No savas vecmāmiņas mantojusi slepeno un labāko mājas kūku recepti, sākusi savu uzvaras gājienu kūku pasaulē. Nu jau ne tikai kūkas ir Ilzes nodarbe, bet visas iespējamās garšu lietas, krāsainu meistarklašu stundas, dizaina lietas. Vārdu sakot, viss no A līdz Z. Ai tēvu zemes stūru stūriem. Volā! 10 nedēļas, 10 kūkas vēja spārniem aizskrējušas. Jā, šī dziesma ir par cieleviņu. Cieleviņa arī viens no maniem mīļākajiem putniem. Jā, nu cieleviņa ir putns, bet nu jāķeras pie darba. Ar ko sāksim? Mums būs nepieciešams olu baltums, cukurs, rieksti vai kaut kas. Es, teiksim, aizvietoju riekstus ar lobītām kaņepēm. Kaut kas pavisam jauns. Jā, Ilze, tu vienmēr izdomā kādu knifu. Un melnā šokolāde, saldais krējums. Varam izmantot arī svaigo sieru ar melno šokolādi kā krēmā, bet es izmantošu vārīto krēmu ar kakao un sviestu. Ķersimies klāt. Mums būs nepieciešams olas no internetu veikala pārtiks internetu veikala Barbora, kas piegādo no jebkuras vietas, jebkurā laikā, un šoreiz tā ir atbraukusi līdz manām studijas namdurvīm. Mums ir jāatdala olu dzeltenums no olu baltuma. Te nu nekādi joki nevar būt. 10 oliņas mums būs nepieciešams. Tad mums sanāks apmēram 40 mazās cieleviņas. Var taisīt arī vienu veselu no 3 biskvītu kārtiņām. Tā mēs esam iesituši 10 olu baltumiņu, sadalījuši to no dzeltenuma. Tad mums ir jāpievieno uz vienu olu baltumu 60 gramu cukurs. Tas arī var būt pudercukurs, bet es šoreiz izmantošu Dans cukurs saldākai dzīvei. Mums ir vajadzīgs cukuriņš, un mēs pievienosim cukuru klasisko. Mums būs nepieciešams apmēram 600 grami. Mēs šobrīd gatavosim olu baltumu statīvu mikserē, un tas apmēram mikserēsies minūtes 10, varbūt mazāk, varbūt kādu minūti vairāk. Tas atkarīgs no olu sakulšanas procesa, jo viņas ir svaigāks, jo ilgāk kulsies, jo mazliet vecāks, jo ātrāk sakulsies. Jā, nu skaidrs, tu esi īsta olu speciāliste. Nez, iesaku apdomāt turēt kādu vistu, lai vienmēr olas parokai. Abrakadabra, un mūsu olu baltums ir gatavs. Čik, čik. Tiešām gatavs. Tiešām gatavs. Kā tu zini, ka olas baltums ir gatavs? Viņš ir saputojies, un olu baltums ir mazliet spīdīgs, un cukuriņš ir izkusis, un viņš ir atkal mana jau klasiskās pārbaudīšanas veids, apliekot apkārt trauku, mums nekas nekrīt ārā. Tagad ir gatavs olu baltums, kuram ir jāiemaisa rieksti vai kas cits. Es to darīšu ar lobītām kaņepēm. Kaņepes? Tas skan interesanti. Kaņepēs ļoti daudz olbaltumvielas, un viņas aizstāja riekstus. Apmēram 150 grami. Un tās ir jāiemaisa. Nekādā gadījumā nebariet riekstus iekšā un nemikserējiet. Masa paliks šķidra. Ar ko vēl tava mājas cieleviņa atšķiras no klasiskās cieleviņas? Cieleviņa klasiskā ir parasti viena vesela. Mūsdienās cilvēki jau izvēlās katram porciju savu cieleviņu. Jo kāpēc tā? Tāpēc, ka cieleviņa ir tā kūka, kur nav viegli sagriezt, viņa drūp. Tāpēc arī izvēlās jubilejā katram savu cieleviņu, lai nebūtu jāgriež un būtu ērti pasniedzama, un katram viesim tā izskatītos ļoti skaista uz viņa attiecīgā šķīvīša. Jā, nu laba doma. Katram sava kūciņa. Liekam konditorijas maisiņā masu. Gribu jums pastāstīt, ka šeit jūs redziet konditorijas maisiņam nav pielikts uzgalītis, var būt uzgalīts ar aplīti, bet es esmu vienkārši nogriezusi galiņu, līdz ar to nesatraucieties, ja mājās nav dažādi veidi uzgalīšu. Šeit var vienkārši to darīt bez neviena uzgalīša. Klau, vai zini klasiskās cieleviņas rašanās vēsturi? Cieleviņa, manuprāt, pēc vēstures ir cēlusies no senākī skatītāji zinās, ka tā bija tāda kūka draudzība.
ļoti populāra un iecienīta, ko gatavoja, manuprāt, tā laika ražotne 17. jūnijas. Man internets pateica dažus faktus. Atsaucoties uz publikāciju Staboradzes mājaslapā, tortes cielaviņa receptūras autore ir bijusī fabrikas 17. jūnijas konditorijas izstrādājumu ceha vadītāja Ausma Ābola. Viņa radījusi vairāk nekā 10 dažādas tortes. Nevajag ļoti biezas tās pamatnītes veidot, tā kā 2 pusaplīšus. Skatos un brīnos, cik tev ātri viss padodas. Saki, cik nedēļā tu olas un citus produktus izlieto? Vidēji, teiksim tā, olas es patērēju no 200 līdz 800, reizēm ir vairāk, bijušas arī 1000. Un milti, tur ir grūti pateikt, tie var būt 20 kg, 40 kg nedēļā. Klau, ja gadījumā rodas kāda krīzes situācija un kādam vajag pēkšņu kūku, vai tu izglābsi no situācijas? Jā, man vienmēr var zvanīt, es izcepšu kūku, bet vajag vienmēr nevar zināt, kurā dienā jūs trāpīsiet. Ja būs ļoti daudz pasūtījumu, tad var gadīties, ka es arī atsaku, bet vienmēr cenšos saglabāt tādu caurumiņu savā kladē, ka ja nu kāds piezvana, tad varu viņu paglābt. Ir sagatavots cielaviņu pamatnes, un no 10 olu baltumiem mums ir sanākusi ballīte 40 personām. Nu jā, tu jau gatavojies, un varbūt vari uzminēt, kam kūkas vedīsim? Klausies pavedienu. Viņi ir kā simtkāji. Viņi kustas ļoti ātri, vienā ritmā, viņu ir daudz, un to kopā dara jau 70 gadus. Viņi nerunā, bet māk visu pateikt ļoti skaidri. Vislabāk viņiem padodas izstāstīt ne tikai stāstus un pasakas, bet arī iemācīties putnu dziesmas. Kas viņi ir? Simtkāji, 70 gadi. Man liekas, ka es apmēram zinu. Vismaz domāju, ka tie varētu būt dejotāji, jo, laikam, nevienu citu nevar iedomāties, kas varētu uz simtkājiem kaut ko darīt. Jā, tie ir dejotāji. Un kuri šogad svinēs 70 gadu jubileju? Es domāju, ka pavisam droši tas ir tautsdeju ansambļu. Tautsdeju ansamblis Dzinteriņš. Jā, tas ir Dzinteriņš. Es ceru, ka mums izdosies viņus iepriecināt. Un, lai mūsu mīkliņa dodās uz cepeškrāsni. Raidījuma turpinājumā skatieties, kā pagatavot mājas cielaviņu. Kopā ar bērnu vokālā ansambļa Dzeguzīte vadītāju Zigdu Martinsoni dodamies ciemos pie Dzinteriņa. Turpinām gatavot mājas cielaviņas. Kas tad tagad te ir sanācis? Mums ir jau gatavas cielaviņu pamatnes. Cik ilgi cepas bezē ar kaņepēm? Cielaviņas mums cepās apmēram stunda 30. Kā tu zini, ka ir gatavs? Paņemam lēnām, bez spēka paņēmieniem, var noņemt cielaviņu, ir izcepusies, viņai apakšiņa ir taisna, un viņai arī jābūt ir mīkstam vidiņam. Redziet, es ielieku karot, viņš ir mīksts vidiņš, ja? Un iekšā ir tas staipīgais ar kaņepi sēkliņām. Tagad mēs būvēsim cielaviņu ar nākamo posmu. Nākamais posms mums ir, ka mums ir vajadzīga šī šokolādes glazūra. Šokolādes glazūru es izmantoju jau gatavo, ko es pasūtu kādā kompānijā, un pie manis ir vienmēr darbnīcā pieejama. Ja kādam ļoti, ļoti vajag, var droši man uzrakstīt, varam kaut ko sarunāt, bet jūs dodieties uz veikalu, nopērkiet 200 gramu tumšo šokolādi, pievienojiet 100 ml saldo krēmu, izkausējiet, to var darīt mikroviņu krāsnī vai uz ūdenspeldes, un tad liekam virsū vienkārši uz cielaviņām. To var darīt ar otiņu, skaisti izdarot, bet var, ja otiņas nav, var šādi darīt. Šādi izskatās ātrāk. Jā, šādi izskatās ātrāk. Kūkas brauks pie dejotājiem, bet pastāsti, kā tev pašai sokas ar dejošanu? Man patīk dejot kādās ballītēs vai kaut kur, bet tautsdejas man ļoti patīk skatīties, un tās ir sirdī ļoti tuvas. Savulaik skolā esmu dejojusi tautsdeju ansamblī, bet ir gājis visādi. Kad tu esi jauns pusaužu gados, tev tik ļoti negribās dejot, un tas kurjos bija tāds, kā es beidzu dejot šī kolektīvā. Bija jādejo deja gatave, un kā mēs zinām, visas dejotāji zina, tā ir skaista deja, sirdī tuva un emocionāla, bet nezinu, kāpēc es tajā dejā smējos. Un tad, kad daļa šo pozīciju paliecās un sasveicinās ar savu kolēģi, man ļoti nāca smiekli. Tik ļoti nāca smiekli, ka 3 reizes man deju skolotāja aizrādīja.
4. reizē viņa man teica, ja tu vēlreiz ilsmiesies, tev šī būs pēdējā reize. Nu, protams, kad es nenoturējos. Un tajā laikā es biju ļoti priecīga, ka es varēju doties prom. Man vairs nebija jāiet uz tautas dejām. Bet ar šodienas prātu varbūt, kad vajadzēja saņemties. Izskatās ļoti mākslinieciski. Nu tā, pirmā kārta gatava. Kas tālāk? Tad mēs gatavojam krēmu. Krēmu var gatavot dažādi. Tas var būt sviesta paciņa ar mazliet svaigo sieru un kakao, bet mēs tomēr mājas cieliņai piestāv vārītais krēms, ko mēs jau gatavojam iepriekšējos raidījumos, kad gatavojam lauku torti. Tad man ir sagatavots jau vārītais krēms ar izkausētu 1 paciņu sviesta. Pievienošu kakao, 4 ēdamkarotes ir kaudzīti. Vārītais krēms varētu būt pusīt no tās receptes, ko mēs gatavojam. Vārītam krēmam mēs izmantojam puslitru pienu, apmēram 3 olas, ja ir lielas, ja ir maziņas, tad 4. Tad to reizinam ar 3 ēdamkarotēm cukura un 3 ēdamkarotēm miltu. Pienu mēs uzvāram un saputotais olas ar cukuru un miltiem pievienojam pienam vāroties atdzesējam, pievienojam 200 gramu sviestu, kakao un magmumu šoko krēmu, lai šokolādīgāka cieliņa mums ir. Šoko krēmu var likt pēc ieskatiem. 1 ēdamkaroti, 2, mēs pieliksim 2. Lai maziem dejotājiem vairāk spēka no šokolādes. Tad ņemam rokas mikseri uz mazā ātruma, jo kakao var samaisīt pirms tam, lai viņš neput, bet es tā kā pielikšu rociņu un lēnām iemaisīšu jau iekšā. Krēms mums ir saputots, viņš izskatās šādi, viņam jābūt stingram, viņam nevajadzētu līt. Un ņemam konditorijas maisiņu. Man ir šāds uzgalīts, kas vienkārši ir veidot to rozīti, ko mēs veidojām zefīriņus. Bet, ja gadījumā nav šī uzgalīša, tad uz tās cieliņas var uzlikt arī ar karoti. Tu minēji, ka jābūt krājumiem. Tādēļ saki, kas tev vienmēr ir mājas leduskapī? Man laikam, kā 3 bērnu mammai, vienmēr ir piens. Olas man vienmēr būs. Es nezinu, droši vien mammas marinējumu. Pateicoties šim jaukiem raidījumam Svētku kūka, man pie rokas vienmēr ir Dansukar cukurs, un mani gardie ievārījumi top ar viņu ievārījumu cukuru. Un bērniem kakao vienmēr ir saldāks, saldākai dzīvē ar Dansukar. Un, protams, arī mans jaunatklājums ir magmumu iebiezinātais piens ar čijā sēklām. Tas ir tad, kad ļoti gribās kaut ko saldu, bet ir diena nostrādāta un gatavot negribās nemaz. Tad atveram leduskapi, dažas karotītes. Kā saka, remdē šo izsaukumu pēc saldumiem. Krēmu nevajag likt ļoti daudz, jo cieliņa, lai izskatītos skaisti, gardi, mums ir tikai 1 maza rozīte jāuzliek. Un ballīte drīz varēs sākties. Tas jau vēl nav viss. Tas jau vēl nav viss. Mēs vēl mazliet uzfrišināsim šīs gardās dāmas. Mēs liksim riekstus. Man ir grauzdēti zemes rieksti, kurus mēs mazliet uzbersim uz katru kūciņu. Man patīk, ka tu cieliņas sauc par dāmām. Šis ir Svētku kūkas 1. sezonas noslēguma raidījums. Pieredze ir iegūta mums visiem. Saki, kāda ir tava iegūtā pieredze no šī projekta? Man ir jāsaka liels paldies rīkotājiem, kad man uzaicināja. Tā man ir tāda pieredze, dalīšanās pieredze lielākai auditorijai. Un noteikti priecājos, kad man atraksta vēstules, kad jums ir kaut kas sanācis, vai arī nav sanācis. Bet, ziniet, vienmēr jau ir tāds atkāpšanās punkts. Ja arī ļoti vajag un kaut kas nesanāk, jūs ziniet, kur man atrast. Es jums noteikti pagatavošu. Man par godu šim kolektīvam deju gribās arī jubilejā, lai ir kaut kas košāks, piedzīvotie gadi. Tāpēc es izvēlēšos kvalitātes avenes un vēršu otrā pusītē. Līdz ar to es paspilgtināšu šo kūku izskatu, vairāk jau tādu apaļai jubilejai par godu. Nevelti mums ir apaļas formas, šokolāde, lai būtu dejotājiem enerģija, rieksti, lai netrūkst gudrības un var iemācīties dejas, jo, kā man vecmāmiņa teica, rieksti ir smadzenēm. Un, protams, arī cukurs, lai mēs atgūstam enerģiju un ilgāk varam to noturēt, kur te bez cukura.
Kāda ir tava atziņa par kūkām? Manuprāt, kūkas ir mīlestības darbs. Un gatavot kūkas ir jāgatavo ar mīlestību, ar kādu mēs darām jebkuru darbu. Man tās ir kūkas, un es saku, ar kūkām mēs piedzimstam, ar kūkām mēs aizejam. Bez kūkām nekur. Labi, atgādini, kāda ir tava īpašā mājas cielaviņas recepte? Mana īpašā mājas cielaviņas recepte ir šāda. Mums pamatnītē ir nepieciešams 10 olu baltumi, kuriem pievienojam 600 gramu cukuru, samikserējām biezās spīdīgās putiņās, izliekam tās uz pannu. Tad mēs cepam uzkarsētā krāsnī 110 ir maksimums grādi un cepam pusotru stundu. Tad ņemam ārā, mazliet atdzisējam. Gatavojam nākamo kārtu, kas ir šokolāde. To gatavojam vai no gatavās šokolādes glazūras, vai paši gatavojam no šokolādes tāfelītes ar 100 ml saldā krēma. Samaisam, uzklājam uz pamatnītes. Tas nožūst, tad veidojam vārītā krēma, šokolādes krēmu, kur ir vārītais krēms. Apmēram no puslitra gatavots. Tad ir sviests 200 grami, kakao. Es liku 4 ēdamkarotes ar kaudzīti, saputojam, ir arī šoko krēms no Magnum, iebieznētā piena šokolādīgam krēmam. Un dekorējam ar grauzētiem riekstiem vai kaltētām odziņām. Mīļie, kūkas ir gatavs doties ceļā pie tautsdeju ansambļa Dzinteriņš, kur mēs viņus iepriecināsim tuvojošai jubilejai. Un skatieties, kā mums gāja, kā mums izvērtās ceļojums pie tautsdeju ansambļa Dzinteriņš dejotājiem. Paldies, ka skatījāties mūs visu sezonu un bijāt kopā ar mums. Gatavojiet, turpiniet gatavot, sūtiet savas jaunās receptes un tiekamies nākamajā sezonā. Tā, lai jums visiem izdevušies un salda vasara! Paldies, Ilze, arī tev par tik gardām receptēm un aizkustinošiem apciemojumiem! Oi, labdien, labdien! Labdien! Priecājos jūs satikt! Es arī. Tas jums no mums Svētku kūkas ietveros. Mēs šodien ejam sveikt Dzinteriņu par labiem darbiem un zinu, ka jūs esat pats galvenais cilvēks no Dzeguzītes. Sakiet, kā iet Dzeguzītei? Dzeguzītei iet superīgi, bet Dzinteriņi ir drusku vecāki par mums. Jā. Viņiem ir lielāka jubileja, bet mēs esam laimīgi, ka mēs varēsim piedalīties viņu skaistajā jubilejā. Kopā ar bērnu vokālā ansambļa Dzeguzīte vadītāju Zigdu Martinsoni dodamies ciemos pie Dzinteriņa. Paldies! Vēlreizīt šito pašu, bet lūdzu muzikāli nolaižat viņus visus lejā. Gatavi? Viss mazā smaidā? Augšā, kājiņas lejā. Jā. Ciemi! Labdien! Labdien! Mēs esam ciemos no raidījuma Svētku kūkas ietvaros un zinām, ka jūs esat jubilāri. Un mēs jūs sveicam ar mūsu atbalstītājiem un arī mūsu Dzeguzītes viesi kā jūsu vēstnesi. Daudz laimes jums! Burvīgi! Paldies! Tu būsi kūku sargātāji tagad, jā? Kur jūs varēs satikt jubilejā un kam jūs gatavojaties? Un kas ir tas lielais gadaskaitlis, ko sasniedz ir Dzinteriņš? Tātad Dzinteriņš šajā gadā svinēs 70 gadu jubileju. Un ieskaņas koncerts mums kopā ar Zigdu un Dzeguzīti būs putnu dziesmas, kuras jau mēs sāksim rādīt jau martā. Zigda, tev ir gatavas? Jā. Man arī, gandrīz. Man liekas, ka mums būs arī... Mums būs arī kāds solis noteikti. Tango, tango, pelikāno, pelikāni atpūšās. Ieskandinot Dzinteriņa jubilejas gadu, ir tapis jauns muzikāls projekts. Maestro Raimonda Paula un Guntera Rača jaunā dziesmu programma Putnu dziesmas. No 1. marta to izdziedās un izdejos koncertos visā Latvijā bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte un tautas deju ansamblis Dzinteriņš. Dziesmu albums tika prezentēts jau pagājušajā gadā. Vēsturiski abiem kolektīviem ir tapušas programmas ar maestro mūziku. Un 25. maijā mēs visus jūs gaidīsim jubilejas svinībās Nacionālajā teātrī 19:00, ja? Uzvedums būs apmēram stundu garš, un otrajā daļā mums būs zelta fonds, kur mēs izdejosim sākot no Zinītas Zeltmats, Olgas Freibergas
un tagadējiem Dzinteriņa repetitoriem un vadītājiem dejas. Sanita, pastāstīja skatītājiem, cik gadus esi tu Dzinteriņā? Vai. Tātad es esmu Dzinteriņā no 1975. gada. Es sāku šeit kā dejotāja, kā šāds te mazs ķipars, un tad nodejoju līdz 18 gadiem. Tad mani ceļi aizveda nedaudz uz valsts deju ansambli, kuru nolikvidēja, un tad atkal ceļš atgrieza mani atpakaļ pie Dzinteriņa. Skolotāja Olga mani uzrunāja, vai es negribu nākt pa repetitori. Un no 1998. gada es atkal esmu Dzinteriņā kā repetitore, un nu jau 5. gads jau kā vadītāja. Vai ne? Mana aura un mana stihija ir kūkas, un es rodu iedvesmu no cilvēkiem, arī no bērniem, kas pie manis nāk mācīties. Kur jūs rodat enerģiju? Gan dziesmās, gan dejās? Nu, saprotu, ka tā ir viena no jūsu lielām dzīves sastāvdaļām. Šī ir mūsu enerģija, šis ir mūsu darba, gan augļi, gan vispārējais, kā mēs viņus te mācam un mīcam, vai ne? Es saprotu, man ir mīklas rullis. Te man ir jā. Šeit ir mazie mīklas ruļļi un putojamās lāpstiņas, kas griežās un danco. Pirmkārt, laikam tā mani kaut vai bērnības sajūta, kad es pati dziedāju Dzeguzītē, un tālāk mamma viņu vadīja, un būtībā man visa dzīve ir ar Dzeguzīti saistīta un ar mūziku. Patīk bērni, un dažreiz ir gan neklausīgi, gan izpildu tur dažādas interesantas lietas, bet tāpat kopā mums ir kolosāli, un mums arī sanāk daudz labi darbi, un mēs skaisti varam dziedāt. Tā kā laikam tā mūzika, tā enerģija, un tas tā kā viss mūs ved tālāk. Un tāpēc mēs tik tālu esam nogājuši. Dzeguzītei būs nākošu gadu, bet 25. Jā, nākošu gadu. 25. gadā būs 55 gadi. Super, dāmas. Nu, es esmu kūku cepēja 4. paudzē, un man ir svarīgi mantot šīs vērtības. Un es saprotu, ka šeit arī ir ļoti daudz mantotas vērtības. Jūs esat dziedātāji, jūs mamma sākus, tāpat arī Sanitai, ir ienākusi Dzinteriņā diezgan sen. Un man liekas, ka gribās novēlēt, lai vairāk ir šīs paudzes, kuras nāk un atkārtojās, lai vairojās tas prieks gan dziesmā, gan dejā. Un man liekas, deja nevar būt bez dziesmas, un dziesma nevar būt bez dejas. Tā kā mēs kopā novēlam jauku jums jubilejas gadu, daudz koncertu, skatītāji sekojiet līdz informācijai un apmeklējiet koncertus, jo solās būt emocijām bagāts. Oi, boliņš un pārī pakaļ, veņ, bum! Dzinteriņa dejotāji atbildīgi un no sirds gatavojas koncertiem, kur gaidīs bērnus kopā ar ģimenēm. Paldies, mīļie skatītāji, ka bijāt kopā arī ar mani, Balstiņu! Paldies, ka vērojāt, paldies, ka klausījāties, paldies visiem projekta veidotājiem, paldies par iedvesmošanu Ilzei, un lai mums visiem salds ziemas noslēgums un īpaši saulains gaidāmais pavasaris. Tagad esam gana gudri izskolojušies, un pienākusi gan mana, gan jūsu kārta cept kūkas savējiem. Visu labu, atā!